Šodien notiek Latvijas gada auto pirmā testa diena. Vienkopis ir visi pretendenti. Šodien piedalās 11 automašīnas. Un žūrijas locekļiem ir iespēja, viņiem noteiktajā laika, optimālais laiks ir 30 minūtes, izbraukt ar katru no šiem pieteiktajiem modeļiem, lai pēc tam varētu izvērtēt šo automašīnu, dot savu vērtējumu. Un, protams, tas ietekmēs konkursa gala balsojumu, kas notiks 1. decembrī un tiks izvēlēts Latvijas gada auto 2013. Šodien bija ļoti labi, ka bija vairāk dīleru prezentācijas, kur tika pastāstīt būtiskākās informācijas, tātad salīdzinoši līdzīgiem modeļiem, konkurējušiem līdzīgiem modeļiem. Līdz ar to tas paplašina skatījumu par katru šī pretendenta plusiem un mīnusiem.